Labvakar, labvakar. Šodien man ir izpakošana, bet ne no Greenway veikalā, bet no Ķīnas. Viena paciņa no Ķīnas, otra paciņa no Ķīnas. Trešā nav no Ķīnas. Trešā man ir tepat no Latvijas, no Jānis Roze grāmatnīces. Un šodien tā ir kancelē, kā es jau teicu, un tūlīt taisīsim visu vaļā. Tā, es tev visu bišķi atgriezu, bet neko neskatījos, tā ka skatos kopā ar jums. No Jāņa Rozes grāmatnīcas, tā būs pavadzīme. Man ir plānotājs, Lektrums 1917. Tā, viņš ir cietos vākos. Es tā jūtu, ka man tā apskats sanāks baigi garais un būs, piemēram, jāliek pa gabaliņiem. Gan savādāk nesanāks. Tā, šitas ir cietos vākos. Viņam ir, es tā ceru, ka tā arī būs. Viņam ir, es tā skatījos, 251 lapas puse. Un tā, ka man plānotājs nākošajā gadā salīdīs viss vienā. Jo man iepriekš es biju paņēmusi punktoto arī Lektrumu nākošajam gadam uz 113, 115, bet es pareikināju, ka man viņa ir par maz. Tur būs jādomā kaut kas cits. Nu, rekur. Un pēc tam, protams, viss pārējais ir priekš šitā te, lai izdēļotu. Tā, skatīsimies, kas te ir. Lai izdēļotu manu plānotāju. Būs šitā te, miskaste būs pilna ar papīriem, es tā jūtu. Tā, šita ir skočs, un viņš ir tāds, kā šitie te, kā pasmarkas. Oi, nezinu, jums interesanti vai ne? Man ļoti interesanti. Tā. Jā, viņš ir skočs un viņš ir tāds kā pastmarkas, jā. Var kaut ko izvēlēties vienu vai kaut ko tā. Labi, tā liksim nost. Tad šeit ir dabas skati, atspīd baigi, te ir dabas skati dažādi, ar ūdeņiem, principā visi viņi bija ņemti ar ūdeņiem. Jā, es viņu pat netaisīšu vairāk vaļā. Tā, nākošā paciņa. Tur redz bija divas paciņas, bet viņas ir saliktas vairākās. Tā, tas uz miskasti. Tā, tad šitādus te aplīšus pasūtīju, nu, kaut ko atzīmēt, kādus notikumus vai vēl kaut ko, nu, vārdu sakot, izdēļot plānotāju. Ja es salasīšu uz kaut kura no šitiem īsajiem gabaliņiem, ko es likšu kādus vismaz uz 10 laikus, ielikšu, parādīšu arī savu plānotāju, kāds man viņš ir, kaut kur oktobris 23. gada sākās. Tā, šeit ir grāmatzīmes. Es pat nezinu, kā viņas darbojas, bet te ir grāmatzīmes. Nu, kā pie viņām tik tiekšā? Kā pie viņām, rekur jau pašas birst. Viņas tādas kā puskaķītis, kā viņas? Rekā. Šitā tattaisīt un uz lapiņas uzlikt. Uz maliņas. Tās paņemsim, nodemonstrēsim. Tā, rekā tas būs, jā. Tas man patika tās melnās kaķa mutes. Nu, taisies vaļā. Rekā viņu ieliek. Grāmatā jau arī forši tāda grāmatzīmē, jā. Ieliek un uzreiz var atrast, kurā vietā. Vai nu esi apstājies lasīt, vai tev tur kaut kas interesants atzīmēts, vai tur jāturpina rakstīt. Jā, un te tādas visādas
kaķa mutes, puskaķi. Ir viss vesels kaķis. Nu, kaķi tie ir mana vājība, jā. Tas ir mana vājība, un es viņus ieraudzījusi, man pat viņu nevajag tik daudz, man vienu kādu varētu un pietiktu, bet, nu, kaķi ir mana vājība. Tā, nākošā paciņa. Nākošā paciņa mums ir arī skoča uzlīmes. Tā, šitie vairs nekā nebūs. Jā, viņi bija salikti vairāk iekšā no vairākiem. Šita tāds smuks kaut kas, nevajag viņu plēst tā vaļā varvariski. Šito varbūt pusi var. Aha, rekā, šitā ir tās kā uzlīmes. Tā, atvērsim vaļā. Šitas kaut kas smuks, šito vajag atstāt, šito vajag pielīmēt kaut kur uz deguna sev. Tā, labi, to mēs kaut kur pielīmēsim, obligāti. Jā. Un tā arī tāds skočs, arī man viņš tā iepatikās, ka viņš tāds interesants ir. Jā, un arī tāpēc tika pasūtīts. Tas viss ir no Ķīnas. Tā, šite ir tukšs maiss. Tā laikam es tos arī izvilku visus. Un te vēl viens maisiņš. Vai tad es visu būšu izsaiņojusi? Kur man šitie te krāsainie. Man vēl viens ir maiss. Tā, kur tie krāsainie. Viņa nav flomasteri, viņa ir tādi kā pildspalvas. Nu, taisīsim vaļā, vai ne? Jā, izpakošana, tad izpakošana. Te jau jāparāda arī, kāds viņš izskatās iekšā. Jā, tāds te. Paņemsim uz tās pašas pavadzīmes, parakstīsim. Tāds tieviņš, jā, un vienkārši kādus uzrakstus vai ko. Jā, taisīt. Tā kā, es domāju, būs labi. Kaut ko pierakstīt. Flomasteri man ir, jā. Flomasterus es izmantoju. Bet, nu, kaut ko šitādu arī sagribējās. Tā, te ir miskastes varianti, šitas ir vēl vesels maiss ar vēl visādiem labumiem. Tā, bērsim laukā. Tā, visu izkratīju, lai tur nekas nepaliek. Lai šitie kalendārīši ir 25. gada kalendārīši, viņi ir pielīmējami un ar tādu kā jau uzreizes austiņu, kur būs uzreizes redzams, ka tur ir tas mēnesis, jā, viņi ir pielīmējami. Es viņus netaisīšu tā vaļā, tāpat tas ir saprotams, kas tur ir. Tā, tad šite būs atkal kaut kādas uzlīmes vai pat skočs. Tā, šeit ir, kas mums te ir? Mums te ir uzlīmes, visādas, dažādas, kur vēl kaut kas ir jau salocījies. Šitās ir kā pastmarkas, un šitās ir riktīgās pastmarkas. Tā kā kaut kādi vēl uzraksti, jā. Summer of Life, 60, nu jā, nu drusku kļūdījās. Jā, te visādas šitie te, tā, kā pastmarkas ar putniņiem, kur zaķītis, ar zaķīšiem, ar taurentiņiem. Tā kā pēc tam būs jāsaliek kārtīgi. Gaidām noliksim malā vienkārši. Tā kā vēlreiz atkārtošu, ja es uz šito kaut kādu mazo gabaliņu salasīšu, jo es skatos, jau man 9 minūtes pat iet šitas te, jā, tā ka es viņu likšu mazākos gabalos. Nu, tā arī uzlīmes un ar tādu kaut kādu dūmakainu dabas skatu ir jābūt. 10 laikus
salasīšu uz kādu mazo gabaliņu, tad es parādīšu arī savu plānotāju, jā, kurš ir no 23. gada oktobra, man viņš tāds iepatikās, jā, te ir dabas skatījumi, visādiem uzlīmes. Varēšu savus plānotājus izdēļot. Tā kā ļoti, ļoti smuki. Vēl tas nav viss. Tā, šeit ir lodītes. Tāds teiks, nevar vai tad uz vietas nopirkt lodītes. Tas kaut kā nesanāca. Tā. Tās ir lodītes. Interesanti, man derēs tai pildspalvai vai ne, kurai es pirku. Tūlīt pamēģināsim. Ja nē, nu, tad nē. Tad rakstīsim ar lodītēm. Tā. Viņai jau šitai beidzas. Un gandrīz 1:1, tikai šitā ir resnā, kad man kur bija. Garuma ziņā viņa der. Cerams, ka derēs. Re, kur tas jāpaņem, jāieliek. Varbūt nelīdīs. Nē, viss ok, ielīda. Jā, un raksta. Tas tieši melnu, nu ne tintes viņa kā, viņa gēla pildspalva. Tā, ka gēla lodītes. Urā! Tā, un cik viņu te bija? Viņu te bija diezgan daudz. Nu, sakot, varēšu kādu laiku rakstīt. Ātri beidzas ļoti. Ļoti ātri beidzas. Tā, kā man patīk vismaz dienas grāmatā. Nu, ne dienas grāmatā, plānotājā. Nu, var arī teikt dienas grāmatā, jo tur ir arī šis tas. Cik tad viņu īsti bija? Labi, netērēsim laiku. 50 gabali. Tā, ka būs. Nu, un te vēl būs uzlīmes. Varēšu aplīmēt visu, kas vien ir. Varēšu tapešu vietā izmantot. Tā. Tā, kā varēšu tapešu vietā izmantot. Šeit ir skoču komplektiņš. 1, 2, 3, 4, 5 skoči. Tā, labi izvilkšu no kastītes, jo viņi atspīd. Un tādās arī neitrālās krāsiņās, lai nav pārāk spilgti. Un varēs noformēt. Jo, principā, es vēl arī līdzīgi izmantoju darbā. Man ir plānota atsevišķi. Šeit ir ļoti smuki skoči. Šitie es nevarēju noturēties viņiem pretī. Tā. Tā smuki, lai mums būtu. Lai mums būtu smuki, lai mums te visādi papīri nerēgojas. Nesmuki aplēstie. Tā, šitie ar, kur ir šitāds te. Aiztaisāmais, otrā pusē nav, to mēs kaut kur arī pielīmēsim, nesaburzīt. Te ir ar jūru, ar dabas skatu, varbūt es bišķi attīšu, ar krastmalu, ar ūdeni. Nu, ļoti patika tā, kā tā, lai mums neatspīd, jā. Viņš, protams, pēc tam atkārtojas un redziet, cik tālu viņš neatkārtojas pat. Nu, ļoti iepatikās. Un ļoti iepatikās man šitas variants. Un tā aizlīmēt, lai neatraisās. Un otrs es jau vairs neatceros, bet arī princips tāds pats ir. Ja tur bija tāds pa gabaliņiem, tie iepriekšējie
kur ar kā pasmarkas un tam līdzīgi, viņš bija kā pa gabaliņiem, jā, tādiem pa četrkantainiem, tad šeit ir pilnīgi vesels stāsts. Tā, no šitās puses taisīsim vaļā. Tad šeit vesels stāsts, veselas ainavas un tā, šito var izmantot. Tā. Jā, te ir mežs ar kalniem. Un viņš pilnīgi izgriezs pa šito te ir bišķi attaisīšu. Nu, jo šitas tūlītās arī būs pēdējais. Tā. Jā, re, kur mežs ar kalniem. Nu, ļoti smuki. Tā. Nu, tas arī īsumā viss. Es esmu priecīga par plānotāju, protams, par visām uzlīmēm arī. Man te būs vēl visu vēlreiz apčamdīšu tā mierīgi un priecīga, ka lodītes der. Tā kaut kas aizbēga, jau nobugrabēja vien. Priecīga, ka lodītes der, tomēr pie mums ir, es nezinu, kaut kāds smieklis, bet gandrīz vai veikalos ir tā pasaka, lodīšu nav, pērciet jaunas pildspalvas. Nu, ko? Jā, par plānotāju esmu priecīga. Man pietiks šitik lapus, tā domāju, jo es te vēl saklausīju šo to, ko es vēl gribētu palielināt, jā. Nu, un šoreiz es pasūtīju rūtiņu, jā, iepriekšējais tur punkto to biju sūtījusi. Es tomēr sapratu, ka rūtiņu man labāk patiks, jo rūtiņa, viņa tā stabila, redzi, kur rakstīt, un viņas tādas diezgan lielas, jo ļoti labi piedevām tas ir, jo man iepriekšējais plānotājs ir parastā kladīta ar smalkām rūtiņām un diezgan pagrūti viņā ir tomēr rakstīt. Man ir liels rokraksts, plats tāds un viss. Nu, paldies, kas bija ar mani, kas visu tomēr šito noskatījās, murgu, šito izpakošanu, tā ka, nu, un gan jau tiksimies vēl kaut kādos citos video. Tā.